tiem visiem, kas ir pieslēgušies. Pārējie lūdzu slēdzamies klāt. Tā, kolēģi, labdien vēlreiz visiem. Tātad šobrīd ir pieslēgušies 13 deputāti no 19. Nav vēl. Tātad Aigars atvaļinājumā, Ainars pieslēgsies, Andrejs Gavrilovs šodien Rīga, viņš nevarēja. Edvīns teica būs, Elīna, es domāju, ka būs. Nebūs, ja? Aha, Elīna, tad piefiksējam. Veselība un Māris nebūs šodien drīzāk. Jā. Labi, kolēģi, tātad kārtējā finanšu komiteja lūgums tad uzsākt darba kārtības apstiprināšanu. Mhm. 13 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu. Vai ir vajadzīgs kaut kāds skaidrojums atsevišķi par to? Vienkārši ir beigusies atsevināšana, rezultāti jāapstiprina. Ja nav, lūdzu, uzsākam balsojumu. Trīspadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir attīstības komitejā izgājis lēmuma projekts ar Aknīsas veselības un sociālās aprūpes centra pamatkapitāla samazināšanu. Tātad, ja nav vajadzīgi skaidrojumi, lūdzu, uzsākam balsojumu. Trīspadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Par piedalīšanos projektā sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana. Arī soc komitejā izskatīts. Lūdzu, Leonīts. Es sakarā ar tām sociālajām lietām. Mēs kādu mēnesi atpakaļ runājam, ka gribētu tomēr dzirdēt kaut kādu ziņojumu, kas notiek sociālajās lietās, jā. Un gribētu to zināt, varbūt Vanēka kungs var pateikt, izskanēja informācija, ka pašvaldības no 4,9 miljoni bāriņu atbalstam paņēmuši Latvijā
kopumā 11,000. 14. Kāda situācija pie mums? Mums nav tādu bērnišu, kuri ir pēc 18 gadiem pastāvīgā dzīvēm, kuriem jādod šī nauda. Jēkabpils starp tiem nebija neviens pieprasījums. Kāda ir situācija ar šo jautājumu? Es varu sociāla dienesta vadītāju. Lārisa, te ir? Es varu iedot sociāla dienesta vadītāju precīzēt. Lārisa, tu dzirdēji jautājumu? Es sapratu jautājumu, tas izskanējušies debato arī. Ir mums tādi bāriņi, bet ir piepriekš, mēs jau tāpēc logojam saistošos noteikumus, lai mēs šos pakalpojumus varētu piešķirt gan šito mentālu pakalpojumu, gan arī varētu arī finanšu prātībai naudiņas piešķirt. Tas viss ir izgājis, tagad nesen tikai saņēmām atšķirtu no varam ministrijas. Jau sagatavoti dokumenti tirgus izpētēji, kas varētu sniegt šo pakalpojumu. Bet tie noteikumi stājās vasarā spēkā un bieži, ka viņi, teiksim tā, projektus, kad skatījāmies, bija viena versija, un tā, kad iznāca vaļā, bija pavisam jau cita versija, un mēs tikai sākām, tad arī visas pašvaldības mēģināt izprast to visu, jo tur diezgan tās birokrātiski. Bet mums ir procesā un notiks. Tas nozīmē, ka šis akmentiņš, ko Labklājības ministriem met pašvaldības dārziņā uz nākušo gadu samazina uz pusi šo programmu, ir nepatiesi, jo viņi paši ar tiem noteikumiem ilgi kavējās. Sarežģīja, parādījās tikai 2. pusgadā, un vienkārši tas fiziski nebija iespējams izdarīt. Bet mums vajadzība pēc tādiem pakalpojumiem ir, jā? Paldies. Paldies, bet turpmāk lūdzu runātāji nākam pie mikrofona, jo pretējā gadījumā tie, kas klausās mūs attālināti, viņi nedzird, ja? Labi, kolēģi, uzsākam balsojumu. Četrpadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts par naudas balvas piešķiršanu izciliem sasniegumiem kultūrā. Soc komitejā izskatīts lēmuma projekts. Lūdzu, kolēģi. Drīkst vienu tādu vēl. Jā, lūdzu. Varbūt tas ar kultūru neattiec, bet tāpat man ir jautājums, es kaut kā palaidu garām. Varbūt kaut ko es esmu aizmirsis vai nepiefiksējis. Pagājušā sociāla lietu komitejas sēdē bija jautājums par sportu, par bērniem. Viņam taču vajadzēja šodien parādīties dienas kārtībā, vai ne? Ainār. Nē. Mēs uzticējām juristiem un sarunājām, ka uz nākošo komiteju viņš nāk uz sociālo komiteju. Bet kāpēc jau juristi uzrakstīja vēstuli, ka no tās vēstules var saprast, staigājiet, nekas jums nepienākas? Un to pārvalda attīstības ir uzrakstījis nevis juristi. Es nezinu, kāpēc tā, es domāju, ka... Es atceros, ka viņi bija jāsagatavo un jāiet uz... Es to vēstuli neesmu nerakstījis. Ne, bet ir saņemta tāda vēstule. Kaut kas nav īsti tur šajā lietā. Tā kā uz nākošu komiteju skatīsim, jā? Kā arī solījām. Jā, labi. Jā, bet šajā gadījumā tas iesniegums, ja es pareizi sociālo lietu komiteju skatījos, bija lūgums šo atbalstīt no 1. novembra. Ja mēs tagad iesim riņķa dances ar komitejām, tas būs nākamā komiteja vēl kaut ko skatīsimies ar kaut kādu domu, ka tad mēs šī sezonā nekas tur nenotiks pēc būtības. Jā. Skatoties komitejas sēdi, man radās iespējas, ka deputātu vairākums šo ideju konceptuāli atbalsta. Tikai, protams, jāskatās tas likumīgais solis, kā šo atbalstu var sniegt šai biedrībai. Jā, un es domāju, ka tur ir tikai varbūt tikai 2 konkrēti priekšlikumi, jā, tas tā kā caur deliģēšanas līgumu tiem bērniem, ko nepiedāvā Jēkabpils sporta skola, vai arī nomas atlaide, ja tāda politiskā izšķiršanās deputātiem ir, tas ir vienkārši izdarāms, jā, un es domāju, ka nevajag šo jautājumu ilgāk, kā teikt, vilcis ar komitejas sēdēm, viņu vajag likt uz nākamo domes sēdi, un lai deputāti parāda savu jā vai nē šai izšķiršanai. Es domāju, ka likumīgie ceļi, lai atbalstītu šo ieceru, ja mēs gribam atbalstīt, ir tikai un vienīgi 2.
Varbūt ir vēl kāds juristi, varbūt vēl kāda varēcija, bet ja mēs tagad atkal par to sāksim diskutēt nākamajā komitejā, nu, kad tad mēs to domas lēmumu pieņemsim. Paldies. Labi, kolēģi, tad jautājums ir skaidrs arī darbiniekiem ir skaidrs, tad jāpieslēdzas pie šī jautājuma, jā, lai mēs viņu varētu deputātiem dot apspriešanai, un izskatās pēc šī brīža situācijas, ka mums būs vajadzīga vēl viena finanšu komiteja pirms domas sēdes, jo ir daži jautājumi, kurus šodien mēs gribētu pēc finanšu komitejas apspriest, un viņi varētu iet uz, teiksim, ārkārtējo, ne kārtējo, bet ārpus kārtas finanšu komiteju, lai mēs uz domas sēdi varētu jau apstiprināt dažus jautājumus. Ja? Tāpēc iespējams, ka uz šo komiteju varētu jau sagatavot priekšlikumus, kādi ir, un tad deputātiem būs izšķiršanās par kāda veida atbalstu vai neatbalstu. Ja? Tad. Labi, lūdzu, vēl nav nobalsojis Māris. Ja. 14 deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Lēmuma projekts nākošais ir par ģimenes ārsta prakses atvēršanas atbalsta sniegšanu. Arī soc komitejā izskatīts ir. Un, 14 deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Nākošais ir Salas vidusskolas Erasmus programmas projekta realizēšana. Lūdzu, tur pie mikrofona. Tad Salas skola ir iestartējusi un kā vadošais, es saprotu, ja? Varbūt tad pāris vārdos izstāstiet, jo ir nepieciešams paredzēt finansējumu, priekšfinansēšanu. Tagad te būs? Jā, dzirdu, ka ir. Labrīt visiem! Paldies par iespēju piedalīties. Tātad mēs esam uzsākuši jau no 2003. gada projekta realizāciju. Šobrīd veiksmīgi tiek īstenotas visas aktivitātes, kas pamatā šobrīd izpaužās kā starptautiskās vizītes. Ir vizītes, kas ir tikai pedagogiem, un ir vizītes, kurās piedalās vidusskolēni. Arī šobrīd manas kolēģis atrodas vizītē Francijā. Un tātad noslēgums šim projektam ir 2026. gadā, kad pavasarī visi partneri ierodās Latvijā pie mums. Mēs esam kā īstenotāji, kā koordinātori pēdējie šajā rindā. Un gala produkts ir visas šīs metodikas, kas tiek izstrādātas, tas būs arī elektroniski pieejams kā materiāls. Kā jau šāda veida projektiem, mēs šobrīd esam saņēmuši 40% priekšapmaksu no VIA, kas ir koordinators Erasmus Plus projektiem, tātad Latvijas koordinators. Un, protams, ka šie projekti paredz to, ka tā gala summa, pārējā summa tiek ieskaitīta pēc projekta realizācijas un gala atskaites iesniegšanas. Tātad 2026. gada noslēgumā, otrajā pusītē, līdz maijam, teiksim, tā realizācija un tad visu dokumentu iesniegšana. Kā bija rakstīts arī mūsu vēstulē, tur diezgan detalizēti bija atspoguļots, ka, protams, visa šī summa neatiec tikai uz Salas vidusskolu, tātad mūsu kontiem, bet mums tiek ieskaitīta arī visu pārējo valstu partneru nauda. Tāpēc šis apgrozījums ir diezgan liels, kas ir labi, jebkurā gadījumā, kas ir labi. Bet arī šī mūsu daļa, kas sastāda šobrīd 4729 eiro, mums ir jāieplāno un jālūdz, ka tas ir tā kā garantēts pašvaldības budžetā Salas vidusskolai, kas ir priekšmaksājums, lai mēs varētu īstenot komandējumus, kurus mēs saņemsim 2026. gadā pēc projekta īstenošanas. Tas nozīmē, ka mums ir jāieliek 25. gada budžetā šī summa. Tas nav šogad, tas ir nākošā gada budžetā. Tas ir nākamajā gada budžets. Un visa summa ir nākošā gada budžetā. Jūs teicāt vēl 26. gadam, tad tur būs tikai atskaites un atskaitījumi. Jā, jo jebkurā gadījumā ir tā, ka tā daļa, kas netiek izmantota, jo ir tā, arī šobrīd mēs komandējumiem neesam visu izmantojuši, un tas tiek pārlikts uz nākamo gadu, jo šīs biļetes braukšana, tas vienmēr ir ļoti grūti iepriekš plānojams. Šobrīd mēs runājam par 2025. gadu. Jā. Bet tā ir visa kopējā summa. Arī, teiksim, 2026. gada noslēgumā viņa nemainīsies. Tas viss ir šo periodu. Labi, liels paldies. Kolēģi, ir jautājumi? Jā, pirms es aicinu atbalstīt, bet pirms mēs balsojam, es gribētu uzdot jautājumu, es nezinu, Starakungam.
2 mēneši atpakaļ es šeit runāju, ka toreiz, kad asfaltēja to ielu vai nevarēja to bērnu laukumu basketbolu noasfaltēt. Pēc pāris dienām es sapratu, ka bija vadība tur un ir pieņemts lēmums, un tagad kaut kur izskanējis, ka nākošajā gadā būvēs stadionu. Es saprotu, ka par to neiet runa par kaut kādiem pārrobežu projektiem vai lada projektiem, paskaidroju tuvāk. Attiecībā uz sportlaukumu. Salā, pie skolas. Jā, tad Saluceviča kungs, jūs jau zināt, kad ja mums ir kaut kas jāizdara, tad tas ir jāieplāno budžetā. Asfaltēšanas darbi pie Salas vidusskolas basketbola laukumam šobrīd nekādi mums nav plānoti budžetā, nav arī projekta. Tas, pie kā mēs esam strādājuši, diskutējuši, tad multifunkcionālā aktīvās atpūtas laukuma izveide Salas ciemā, kur ir paredzēts sniegtu līderfinansējumu piesaistēji. Tur ir 2 iespējamie atrašanās varianti izskatīti. Tas ir vai nu sporta zāles galā, tur, kur ir tas vecais asfaltētais laukums, vai tajā pļavā augšā, kur faktiski tiek veiktas fiziskās aktivitātes arī skolniekiem. Ja? Un pēdējās diskusijās ar speciālistiem mēs esam nonākuši pie tā, kad šis aktīvās atpūtas laukums tiks veidots tajā pļavā augšā. Bet par to noteikti, kad nāks tuvāk līderu projektu kārtas iesniegšana, tad arī precīzāk informēsim deputātus. Jā, es sapratu, bet es domāju, ka tas nopietni jāizsver, jo tā ir vienīgā vieta, kuru var funkcionālu stadionu. Ja tur būs šis aktīvās atpūtas laukums, tad stadionam tur nebūtu nākotnē arī. Mēs esam to vērtējuši un skatījušies, lai aktīvās atpūtas laukumu izveidojot kā vienu no komponentēm, var arī attīstīt tālāk kaut ko lielāku. Ja? Jautājums par to, vai stadions tiks būvēts Salā, viņš noteikti netiks būvēts tādā apjomā, kādā bija vecajā būvprojektā iekšā. Ja? Tādu stadionu, kā bija saprojektēts Salā, pat Jēkabpilī šobrīd nav. Tā kā tur tāpatās, ja būvēs, tad, ja to darīs vairākās kārtās, tad viņš būs samazinātā apjomā. Bet katrā ziņā tā vieta ir tā, lai stadionam būtu vieta. Viņš būs maliņā vienā, nevis pa vidu nolicē. Nē, es jau neuzstāju, ka jābūt olimpiskiem stadionam funkcionālam. Tāda pieredze ir, gan 3. skolā ir funkcionāls stadions, gan 2. skolā. Un viņš tik dārgi nemaksā, un tādu stadionu tas, kā saka, noderētu. Jā, paldies. Paldies, lūdzu, uzsākam balsojumu. Mhm. 14 deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Paldies Sanitē un ejam pie nākošā darba kārtības jautājuma, kuru man negrib dot. Astotais. Tātad par piedalīšanos SAM 4313 pasākumā sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība. Es došu Aivaram vārdu, lūdzu, vai Kristīna, lūdzu. Precīzāk, es tādā ciparā kūrišu. Viņam jābūt sarkanam, jā? Labi, tā. Labdien visiem! Tātad šis ir projekts par 17 dzīvokļiem, par to atjaunošanu, kas ir paredzēts sociāli mazaizsargātām personām izīrēšanai, veicot, teiksim tā, dokumentācijas sagatavošanu publiskā iepirkuma izsludināšanai. Būvinženieris, apsekojot visus dzīvokļus klātienā, konstatēja, ka 2 dzīvokļos ir veikta patvaļīga būvniecība. Tā kā projektā pieteikumā mums bija pie projekta nosacījumu izpildes bija izvirzīta prasība no CFLA puses, kad ir nepieciešams arī viens dzīvoklis
kurā ir nodrošināta vides pieejamība iekštelpā. Tad kopumā mums ir 3 dzīvokļi, kuriem ir nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju. Un šai kārtai, kur ir 3 dzīvokļi, ir nepieciešama arī būvuzraudzība. Mēs diskutējām ar CFLA, vai arī šādiem maziem darbiem ir nepieciešama būvuzraudzība, bet viņi pamatojās uz būvniecības noteikumiem, kad, ja tiek īstenotā šāda te veida darbības, kurās tiek iesaistītas arī Eiropas naudas, būvuzraudzība ir nepieciešama. Līdz ar to arī ir šis lēmuma projekts sagatavots. Un mēs esam indikatīvi iekļāvuši 3500 bez PVN. Iespējams, varbūt tā ir palielāka summa, bet ar domu, kad liekam mazliet vairāk, ja gadījumā būs nepieciešams, tad lai ir, nevis atkal būtu jānāk uz domas sēdi un jākavē process. Lūdzu atbalstīt deputātus šo lēmumu projektu. Jā, paldies. Lūdzu, kolēģi. Lūdzu, Jā, pirms balsot, ja jau pie projektiem esam ķērušies, man tāds viens jautājums ir, kāds liktenis ir projektam SAMAM 2131, kur līdz 26. novembrī jāizsniedz pieteikums, kurā var pieskārties gan Donaviņas upē, gan dažādām citām lietām. tas arī jautājums, ko mēs gribam tūlīt pēc komitejas visi kopā izrunājam. Un tur arī runāsim par to otro kārtu, par tiem 6 miljoniem pieteiktiem, arī, ne? Nu, tūlīt tad. Nē, bet tur notiek darbi pie tās plūdu otrās kārtas. Šīs programmas ietvaros mēs esam 6 miljonus, kas saka, aizsituši. Tur gada laikā līdz projektam jātiek tehniskiem. Mēs tur daram kaut ko? Jā, Leonīd, tad visu pakāpeniski un secīgi. Tad par katru no šīm iecerēm mēs runāsim. Šodien runāsim par 2 jautājumiem pēc finanšu komitejas, tad par ielām un par to zaļās zilās infrastruktūras projektu ieceri. Par Dambja pagarinājumu otro kārtu, par to runāsim ne šodien un ne nākamnedēļ. Tur vēl speciālistiem ir jāpastrādā pie dažām niansēm, ja? Bet noteikti diskutēsim par šiem jautājumiem. Lūdzu, uzsākam tad balsojumu par šo. Alfon, lūdzu. Runājot par to Dambju otro kārtu, es tomēr lūgtu vispirms, lai ir domas lēmums un lai mēs pieņemam, ka mēs to darām. Citā, kad izskatās, ka mēs kaut ko aizsitam naudu, mēs kaut ko projektējam un tā domas lēmumu otro kārtu nav. Tur gan mēs neko neprojektējam, mēs izpēti priekšdarbus veicam un tad arī, kā saka, deputātiem ražošanā liksim priekšā un tad domas lēmums arī secīgi būs projektēt. Mēs tur Jā, es gribētu papildināt Žuka kungu. Vajadzētu arī varbūt vienreiz tomēr deputātiem pastāstīt, cik tam mums ir gatavu tehnisko projektu, cik mēs esam izlietojuši naudas un kurus mēs neesam realizējuši. Vienkārši intereses pēc. Tas kontekstā ar to, ka tiešām jāpieņem lēmums, soli pa solim jāiet un jārealizē tie projekti, kur mēs arī varam realizēt un kur ir finansējums, lai nav tā kā vesela kaudze labu domādami, kā ir projekti, bet naudu iztērēt, bet realizēt viņi nav. Tas ir diskusija jautājums nākotnes. Tu vienmēr visu laiku pa vienu un to pašu, neņemot vērā, kad tāpatās jau mēs soli pa solam arī par to runājam. Tad esam runājuši pagājuši mēnesi, gan šobrīd runāsim, ja, un arī tuvāk nākot citām programmām arī par šiem jautājumiem runāsim. Nobalsojam, kungi, kur vēl palikuši. Mhm. 15 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts izskatīts. Paldies, Kristīna. Ejam pie nākošā lēmuma projekta par uzdevumus deleģēšanu Ancenes brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrība. Nav skatīts komitejās, varbūt Gita tad pāris vārdos, jo Ainis var pieslēgties tik attālināt, ja?
Labdien! Tātad arī šobrīd līdz gada beigām pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpstošie, kas ir ugunsdzēsības jomā ietilpstošie uzdevumi, ir deleģēti biedrībai Ancenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kura, jāteic, sekmīgi arī šos uzdevumus pilda. Un viņi arī ir izteikusi vēlmi turpināt to darīt, un viņiem arī ir, izvērtējot viņu rīcībā šos esošos resursus, kas šajā gadījumā ir cilvēka resursi, jo tehniku tātad mēs pašvaldība nodrošinājām patapinājumā. Un viņi arī ir iesnieguši tāmi, lai veiktu šos uzdevumus gada ietvaros, cik ir nepieciešams finansējums, kas ir norādīts arī lēmuma projektā. Un attiecīgi arī ir sagatavots lēmuma projekts par šo pašvaldības autonomajā funkcijā, kas ir ugunsdzēsības jomā ietilpstošo uzdevumu veikšanu. Deleģēšanas līgumā ir noteikti uzdevumi, atskaišu sniegšanas kārtība, un arī ir attiecīgi par noteikto laika posmu, kas ir 1 gads, patapinājuma līgums par 2 ugunsdzēsības automašīnu un ēkas garāžas, kur tātad viena automašīna glabāsies, nodošana patapinājumā biedrībai. Paldies, Gita. Evers. Es varu tikai pateikt to, ka ir uzsākušās sarunas, ka arī Gārsenē ir aktīvi cilvēki, kuri grib iesaistīties buba darbībā un arī skatīsies varbūt caur bubu reizi varēs iegādāties mašīnu. Tas ir tāds attāls, bet sarunas ir uzsākušās, tā kā tas iet plašumā. Paldies. Paldies, Gita. Balsojam. Kolēģi, jā, diemžēl šās funkcijas arī lēnā garā, cevišķi pašvaldībām, kurām ir mazāks iedzīvotāju blīvums un valsts pārliek uz pašvaldību pleciem. Jā, tātad. Sakiet, mums atašienien ir, es kaut kur neesmu palīdz garām. Atašiena nav izteikusi vēlmē. Ir ieradītas sarunas, lai Atašiena arī nāk klāt pie šī buba, bet ļoti maz aktivitāte. Salā nedomā atjaunot, vai nav vajadzība tuvu pilsētā? Salā ir tuvu pilsētā. Bet salā arī klusē visi viņiem. Nav jau mēs to aktīvo cilvēku, kas to grib darīt. Redziet, Gārsenē sāk parādīties. Lūdzu, balsojam. Leonīts? Varbūt man vēl nav atnācis. Ir viss kārtībā. 15 deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi Jēkabpils novada administratīvo teritoriju nodaļas reglamentā Liene. Labdien! Šis lēmuma projekts un arī nākamais par grozījumiem administratīvo teritoriju nodaļas reglamentā un administratīvās pārvaldes nolikumā ir saistīts ar to, ka plānojās izveidot Mežāres pagasta feldšerpunktu, kā arī sociālo jautājumu komitejā šajā mēnesī jau ir šis jautājums skatīts un pārskatīti ir arī Dunavas un Dignājas feldšerpunktu nolikumi. Līdz ar to juridiski, lai to sakārtot, ir nepieciešams veikt izmaiņas arī šajos dokumentos. Un pie reizes arī likums par pašvaldībām aizstāts ar pašvaldības likumu. Paldies, Lēna. Ja nav jautājumu, lūdzu uzsākam balsojumu. Piecpadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir tas, ko Liena jau minēja, grozījumi iestādes Jēkabpils novada administratīvās pārvaldes nolikumā. Lūdzu, kolēģi, ja jautājumu nav. Piecpadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir par grozījumiem Jēkabpils domes lēmumā numurs 622
no 2021. gada par Jēkabpils novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā izveidošanu. Taču šajā jautājumā juridiski ir noskaidrots, ka šobrīd likums nepieļauj samazināt uz 3 komisijas locekļiem, bet ir jābūt vismaz 5. Līdz ar to, līdz domē, mums būtu jāpapildina šis locekļu skaits vismaz līdz 5. Ja? Lūdzu, Iveta. Labdien! Jā, tātad grozījumi ir izdarīti pamatojoties uz nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas iesniegumu, ņemot vērā darbinieku ilgstošu prombūtni, un viņas priekšlikums bija jāizslēgt šos darbiniekus no komisijas un samazināt komisijas sastāvu, bet tad attiecīgi, ja to nevar darīt, tad droši vien līdz domes sēdē tiks papildināts ar komisijas locekļiem. Jā, kolēģi, uzsākam balsojumu un piefiksējam, ka līdz domas sēdē jābūt, kas nomaina šos locekļus pret citiem. Šeit bija lēmuma projekts par to, ka samazināt uz 3 nevaram samazināt. Būs komisijā 5, bet būs jānomaina šie locekļi. Un tad līdz domas sēdē viņi sakārto, kuri tad būs locekļi, kuri ir jāapstiprina, jo juridiski šobrīd viņu nevar samazināt. Jā, virzam uz domu vienkārši jautājumu, lai būtu sakārtots līdz galam. Ja? Lūdzu, kolēģi, virzam uz domu. Varam, tad mums atkal jāiet ar Finkomu būs. Ja? Varbūt ārkārtas, jā, es izskatīt. Ja ir priekšlikums atlikt. Leonīts. 14 deputāti par, pret nav, atturas Aivars Kaps, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Un tātad uz domi sagatavot atbilstošu versiju par to, kad ir 5 ar visiem uzvārdiem. Nākošais lēmuma projekts ir par komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijā. Lūdzu, Iveta. Jā, arī šim domas lēmumam par pamatu ir nodaļas vadītājas iesniegums ar lūgumu ņemot vērā ilgstošo prombūtni darbinieku, veikt izmaiņas komisijas sastāvā, un šajā gadījumā tiek tikai mainīts komisijas loceklis. Nē, tiek arī skaitliski mainīta komisija, jā. Lūdzu, Aivars. Tad šeit var būt 3 komisijas locekļi. Domāju, ka 3, tas tā īsti nav nopietni. Tas ir domāts, lai varētu ātrāk un efektīvāk strādāt, protams, bet, ja ir citi priekšlikumi, dodiet info. Es skatos, vai tur kāds. Nē, jautājums, vai šeit ir priekšlikums pāriet uz 3 komisijas locekļiem, un normatīva akti neregulē, kā mums šajā komisijā vajadzētu rīkoties. Līdz ar to, lai strādātu efektīvi, pilnīgi pietiek varbūt arī 3 darbinieku, lai šo komisiju pildītu. Ja no 5 formāli skatāmies, tad 3 ir darbā komisijas sēde notiek, šeit no 3 2 obligāti jābūt. Tas, ja efektīvi 5 un 3 ir efektīvāk. Tas tā, jā. Dainas. Četrpadsmit deputāti par, pret, nav, atturas Aivars Kaps, nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir arī grozījumi Jēkabpils novada 21. gada lēmumā numur 623, nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Iveta. Arī šis lēmums ir par pamatu ņemot nodaļas vadītājas iesniegumu un attiecīgi tiek mainīti ilgstošā prombūtnē esošie darbinieki un arī
veiktas izmaiņas komisijas skaitliskā sastāvā no 8 uz 6. Figurē divi vieni un tie paši uzvārdi visos trijos. Abi divi šie darbinieki ilgstoši slimo. Ilgstošā prombūtnē. Manuprāt, šo vienu darbinieci kaut kad pēdējā sēdē bija pieslēgusies. Vai es kaut ko jaucu? Tā, kas ir punktā 2.1. svītrot. Tie ir attaisnotie prombūtnes sakarā ar... Es nezinu, vai var tā runāt. Cilvēks vairs ne nu, okay. Jā. Es vienkārši biju sēdē, kad es Jā. slimoju līdz šim. Jā, kolēģi, lūdzu, uzsākam balsojumu. Deputāti par, pret atturas nepiedalās. Nav lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir grozījumi Jēkabpils novada domes 21. gadā lēmumā numur 644 par iestādes strādājušo darba samaksu sociālo garantiju atvaļinājumu nolikumos. Lūdzu, Grozījumi nolikumā sagatavoti pamatojoties uz to, ka mums bija palicis neprecīzs regulējums attiecībā uz pabalsta izmaksu. Šo pabalsta maksimālo izmaksas apmēru nosaka atlīdzības likums, un līdz ar to mēs arī savā regulējumā varam tad paredzēt vai nu tikai šī pabalsta izmaksu kā tādu, jā vai nē, bet apmēru mums ir jāņem vērā atlīdzības likums. Un tad ir, ņemot vērā darba aizsardzības speciālistu priekšlikumu un šos te izvērtētos riskus, priekšlikums pievienot attiecībā uz atsevišķiem amatiem redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas kārtību un ņemot vērā budžeta komisijas lēmumu par atalgojuma izmaksas kārtību 25. gadam. Jā, kolēģi, lūdzu, Aivars. Jā, man jautājums par atvaļinājumu kompensāciju. Mums 24. gadā, respektīvi šogad mēs šo lietu bijām tā kā iebremzējuši, tad ir jautājums par nākamo gadu. Jā, kolēģi, šodien arī budžeta komisijā mēs droši vien par to, nerunājam par to. Tātad situācija ir tāda, ka šobrīd mēs budžeta komisijā apstiprinām kontrolas skaitļus un janvārī redzot atlikumus un visu naudas plūsmu, kāda mums izskatās, mēs lemsim par šo jautājumu uz nākošo gadu. Janvārī lemsim par šo jautājumu. Šobrīd pagaidām viņš ir atbilstoši 24. gadam pielemtiem, ir bez šīm kompensācijām. Ja, bet darbinieku lūgumi un darbinieku arī novērtēšanas rezultāti parāda, ka viņiem būtu ļoti svarīgi tieši šis atbalsts no darba devēja kā būtisks. Un tāpēc, janvārī izlemsim par to. Bet, kolēģi, te mums ir jāuzsāk balsošana, bet nav saņemts skaidrojums no augstāk stāvošas iestādes par to, vai vadība šobrīd var balsot par šo vienu punktu, kas ir saistīts ar darba drošību un briļu iegādi. Līdz ar to es teiktu, ka mums būtu nevarētu piedalīties gandrīz šajā balsojumā. Ja? Tā varētu būt. Drošāk. Vai līdz domē tas tiks novērtēt? Labi, tad mēs šobrīd varam balsot, un tad līdz domēji varēsim. Labi, kolēģi, lūdzu, uzsākam balsojumu. Tev neiet? Aiņa? Man kaut ko arī viņš puksē. Tā ir. 13 deputāti par. Pret nav atturas Aivars Kraps, nepiedalās Alfons Žuks. Lēmuma projekts ir izskatīts.
Tātad lēmuma projekts par atlīdzībai paredzēto finansējumu 2025. gadā. Skatīts budžeta komisijā. Gita varbūt tad pāris vārdos. Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku mēneša algas noteikšanas nolikumu novembra domes sēdē ir jāizskata tātad jautājums par atlīdzībai paredzēto finansējumu 2025. gadā. Priekšlikums ir sagatavots arī ņemot vērā pašvaldību savienības un ministru kabineta domstarpību protokolu. Un tātad ir veikts aprēķins par šo te iespējamo pieaugumu 2,6% apmērā, kas ir jāaprēķina pret finansējuma plānu uz 30. septembri, un šis te apmērs ir 240 000 aptuveni. Un papildus ir arī aprēķināts minimālās darba algas pieaugums no 700 eiro uz 740 eiro, kas ir kopumā 260 000. Tātad tā veidojas šie te 500 000, kas ir otrajā punktā nosaukti. Jā. Jā, lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu, tad uzsākam balsojumu. Ainars? 15 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts saskaņots par amatu savienošanu. Laris. Jā, bija mums Laris, bija, bet saprotu, tas ir bez viņas jāizskata, jā? Lūdzu, izlasījuši esat, lūdzu. Sākam balsot. Piecpadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas īstenošana, līguma slēgšana, zaļā josta. Mārtiņš, lūdzu. Pāris vārdos. Labdien! Tiek ieviesta ražotāju atbildības sistēma uz mitrām, salvetēm, baloniem un plasmasas saturošiem zvejas rīkiem. Attiecīgi, tātad šiem te ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumiem ir nepieciešams noslēgt līgumu ar visām pašvaldībām vai pašvaldību kapitāla sabiedrībām, lai viņi varētu noslēgt līgumu ar valsts vides dienestu. Līdzīgs domas lēmums bija pirms neilga laika attiecībā uz SIA zaļais punkts. Viņi arī šajā pašā ražotāja atbildības sistēmā līdz ar to ir šāds te lēmums lēmuma projekts attiecībā uz SIA zaļā josta, ka pilnvarot SIA Jēkabpils pakalpojumus noslēgt līgumu ar SIA zaļajā josta par šo ražotāju atbildības sistēmas ieviešanu Jēkabpils novada teritorijā. Labi, kolēģi. Uzsākam balsojumu. Piecpadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Piekrišana mantas dāvinājumu ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Anna, lūdzu. Labdien! Ja.
Lūdzu, Anna. Piektdien tika saņemts mutisks uzdevums sagatavot šādu lēmumu projektu. Viņš ir tapis, viņš ir precizēts. Likums nosaka to, ka, ja kapitāla sabiedrība vēlas dāvināt, tad ir jāsaņem atvesināts personas atļauja, respektīvi domes. Un ir šīs speciālās normas, Ukrainas, kā viņš precīzi saucās, likums. Ukrainas civiliedzīvot atbalsta likumā noteikts to, ka ir dažas nianses, ko var tā kā šajos apstākļos neievērot, ko parasti nosaka publiskas personas finanšu līdzekļu maksas izšķērdēšanas novēršanas likums. Šobrīd kopš piekdienas ir mazliet niansītas precizētas, viņas nav iekrāsotas sarkanas, tāpēc es vairāk īsti komentēt nevaru, kas ir mainījies. Noteikti ir mainījies tas, ka šobrīd jau ir salikti konkrēti transporta līdzekļi, reģistrācijas numuriem, ar tām vērtībām. Apmēram lielos vilcienos tāds lēmuma projekts ir sagatavots. Jā, paldies. Lūdzu, vai ir kādam jautājumi? Lūdzu, Rānīts. Kā mums ir gājis ar iepriekšējiem? Es saprotu, ka tur bija ļoti lielas problēmas ar remontiem, un vai mēs tagad nulles vērtībā, un piedodiet, pēc tā apraksta izskatās, ka tas ir lūznis, vai mums tiešām tas ir jādara, lūžņi jāsūt uz tur? Jā, tad, kolēģi, mēs iepriekšējo autobusu un vieglu automašīnu partiju, vai kā, teiksim, esam nogādājuši Ukrainu. Ar lielo turismu autobusu bija problēmas, kas aizkavējas apmēram uz mēnesi. Šīs nogāde uz Ukrainu, bet viņš tika sagatavots un arī aizgādāts, un esam saņēmuši, lielu paldies no Mirgorodas vadības tieši par šī autobusa nogādāšanu. Šie transporta līdzekļi, kurus šobrīd ir uzskaitīti šeit, tiks vairāk vai mazāk sagatavoti tieši mūsu sadraudzības pilsētām. Tā ir Vižņica, ja, un Židačevo, laikam. Ja? Tad iesim tā pakāpeniski. Šādi autobusi, kuru mums liekas, ka vairs nav lietojami, Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir ļoti noderīgi, jo bieži vien gan uz mācībām braukšanai, gan arī uz kaut kādām darbības vietām braukšanai, bieži vien šāda tehnika tiek sabojāta neatgriezeniski. Un tāpēc viņiem ir ļoti liela vajadzība tieši pēc šādām tehnikām, jo viņi tur brauc ar dažādām lietām. Bet biedrība ir apskatījuši šo tehniku, lai nogādātu viņu uz turieni, viņi lūgs atbalstu no pašvaldības, un tas varētu būt arī naudisks. Jā, lūdzu. Naudas vērtība jau te ir ietverta iekšā arī šajā lēmuma projektā, un jautājums, vai biedrība spēs atskaitīties līdz šā gada beigām, kā te ir ietverts iekšā. Vai saremontēs, aizvedīs, nezinu. Domas lēmuma projektā ir ierakstīts līdz 25. gada 31. decembrim, nevis šī gada. Jā, tad paldies, viss skaidrs, precizējums ir. Jā. Paldies. Šis ir pašvaldības kapitāla sabiedrības Viesvītas autotransports. Lūdzu, uzsākam kolēģi balsojumu, dodam iespēju šādā veidā atbalstīt. Varbūt uz priekšdienām, es atvainojos, Jā, lūdzu. Varbūt uz priekšdienām vajag paskatīties, ticiet man, ja viņš šeit neiet pa mūsu ceļiem, jo viņš ir izdzīvojis sevi. Tagad mēs viņu kaut kā salipinam, aizsūtam, varbūt tur ir pusreisam vai vienam reisam, viņš salūst. Tur varbūt remontēt nevar, viņš aiziet lūžņu kaudzē. Un tā mēs 5, 6, 10 sūtam, varbūt mums tomēr paskatīties, cik mēs naudas arī tam veltam, varbūt nopirkt pa kādu 1010 ejošu autobusu, jaunāku tādu, nevis noņemt no trases. Tā ir viela pārdomā uz nākotni. Jā, paldies, Leonīd. Atšķirība ir mazliet tā, kad tur ar krietni mazākiem līdzekļiem un varbūt vairāk ieguldītu darbu, viņus ātri saved kārtībā, un viņi tiešām saka, jūs tik atgādājiet līdz mums, tālāk mēs tiksim ar viņu galā, ja, to tehniku. Bet katrā ziņā tās tehnikas vienības, ko mēs aizdzinām, izturēja visu gan šo braucienu, gan arī
parādīja sevi ļoti labi, lai arī sākumā izskatījās ļoti bēdīgi. Ja? Nu, tad iekustinājām un aizgāja viss. Lūdzu, kolēģi, vēl daži nav nobalsojuši. Māris Leonīts. Kaspars. Piecpadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Paldies, Anna. Ejam pie nākošā lēmuma projekta. Un tas ir informatīvi par Finanšu komitejas avārijas līdzekļu izlietošanu. To jūs varat iepazīties. Līdz ar to paldies visiem. Finanšu komiteja šodien ir beigusies, noslēgusies. Paldies, kas bija